Šodien raidījumā Biznesa attīstība ielūkosimies izglītības nozarē, uzzināsim par skolu, kur apgūt spēlēt bungas, izzināsim grāmatvedības aktualitātes, parādīsim, kā iegūt kristāldzidru dzeramo ūdeni savās mājās, kā arī atklāsim ekobūvniecību. Baltikovo darbojas jau kopš 1972. gada un šobrīd ir lielākais olu un olu produktu ražotājs Ziemeļeiropā. Produkti ir pieejami visos tirzniecības tīklos Latvijā, kā arī tos izmanto restorāni, viesnīcas un citi sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas produktu ražošanas uzņēmumi. Lielākā daļa, ap 70%, produkcijas tiek eksportēta uz vairākām Eiropas Savienības un citām valstīm pasaulē. Ja runā par zīmolu, toreiz tā bija Iecavas putnu fabrika, šobrīd tā ir akciju sabiedrība Baltikovo. 100% Latvijas kapitāla uzņēmums un ļoti lepojos ar to, ka tas ir viens no retajiem mūsu Latvijas kapitāla uzņēmumiem. Mums ir vairāk kā pusgadsimta pieredze. Nozarē man ir 360 ļoti čakli un profesionāli kolēģi, bet mēs arī skaitamies kā viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā, jo mums ir 3,5 miljoni čaklas dējēvistas, kuras mums ikdienu sadēj, sarūpē 2,5 miljonus olas. Tas viss šeit katru dienu tiek rūpīgi sašķirots, pārbaudīts, katra ola tiek noskanēta, izklaudzināta ar maziem sīkiem āmurīšiem. Pārliecinamies, lai tās olas būtu droši tālāk patērējums uzturā. Bet nevienu olu, arī tā, kas ir izbrāķēta, nevienu olu mēs ārā nemetam, visam atrodam pielietojumu, ievienojam vērtību, pārvēršam vai nu šķidrajos olu produktos vai pulverī. Mums ir arī olu vārīšanas ierīce, kur mēs ik mēnesī aptuveni 500 tonnas saražojam vārītas lobītas olas. Vēl svarīga lieta ir, protams, ir olu krāsa. Latvijā ir pieejams brūnas, bežas un baltas olas. Kas to ietekmē? Tā ir vistu šķirne. Principā tā vienkāršoti no brūnām vistiņām brūnas olas, no bežām vistiņām bežas olas, no baltām vistiņām baltas olas. Vēl ļoti svarīga lieta ir pievērst uzmanību kodam. Cipari var būt 3, 2, 1 vai 0. Trīnieks nozīmē, ka ola ir dēta sprosta apstākļos, divnieks ir kūtī, jau ārpus sprostiem, vieninieks brīvos apstākļos un nullīt ir bioloģiskos apstākļos dēta ola. Vēl būtiski pievērst uzmanību burtiem, kas seko aiz cipara. Ja mēs redzam LV burtu kombinācijas, mēs varam būt droši, ka ola ir dēta Latvijā. Pagājušajā gadā veiksmīgi uzstādījām 2,3 megavatu jaudīgu saules paneļu parku. Mūsu nozarē saules enerģija ir ļoti noderīga, jo vasarā, kad saule ir zenītā, tad tieši mums fabrikā ir vislielākais elektrības patēriņš, jo ir jāatdzesē kūts. Tieši tad mums visvairāk ir vajadzīga elektrība. Un vēl, protams, es vēlos visiem novēlēt ļoti priecīgus šos svētkus, priecīgas lietdienas visiem, lai vienmēr ir galdā svaigas olas un novēlu visiem labu veselību, lai ģimene sanāk kopā, lai visiem ir labs un priecīgs prāts un laba veselība. Baltikovo – augstas kvalitātes olu produkti. Drumstars ir bungu skola, kas jau 5. gadu palīdz visu vecumu cilvēkiem Latvijā iemācīties spēlēt bungas. Es strādāju šeit 4. gadu, un man ir bijuši vairāk par 100 studentiem varbūt. Un nodarbības notiek individuāli, un pie mums nāk cilvēki bez pieredzes un ar pieredzi. Lai uzsāktu mācības, nav nepieciešama muzikālā izglītība. Visu iemācīs Drumstars bungu skolā. Tiek garantēts, ka 3 mēnešu laikā ar nepārtrauktu skolas apmeklējumu un patstāvīgu darbu mājās vismaz 2 stundas dienā jūs varēsiet veiksmīgi uzstāties studentu noslēguma koncertā. Ir tāda sajūta cilvēkiem, kuri nāk pirmo reizi, ka viņi bišķiņ baidās vai nezin, ko sagaidīt, bet mēs šeit sagaidām visu silti, un īstenībā pēc manas pieredzes cilvēkiem, kuri nav nekad spēlējuši bungas, ir bišķiņ vieglāk iemācīt, jo nav kaut kādi ieradumi slikti un tās lietas. Tā kā jā. Un pirmās nodarbības vienmēr notiek ar iepazīšanu, bungu komplektu iepazīšanu. Mēs uzzinām, kā sauc katru bungu, un mēs iemācāmies pirmo ritmu, un ja paliek arī laiks, tad uzspēlējam kopā ar dziesmu. Drumstars bungu skola ir labākā Latvijā. Šeit nodarbības pasniedz profesionāli mūziķi un bungu zvaigznes Latvijā, piemēram, kā Māris Ozoliņš, Rudolfs Macāts, Artūrs Cukanovs, kā arī Valērijs Iņutins. Skolas misija ir palielināt profesionālo bundzinieku skaitu Latvijā.
lai iemācītos spēlēt bungas, katram tas ir ļoti individuāls process, jo katram ir savādāka pieredze. Piemēram, cilvēki, kuri nodarbojas ar dejošanu vai ir spēlējuši citu mūzikas instrumentu, viņam ātrāk ies tas process. Un, ja cilvēki, piemēram, viņam ir grūtības ar kustību, piemēram, vai kaut kādas citas fiziskas traumas, piemēram, viņam varētu tas aizņemt ilgi, bet tas nenozīmē, ka viņi nevarēs iemācīties. Dramastārs Bungu skola numur 1 Latvijā. Autoskola Einsteins darbojas kopš 2009. gada. Šobrīd nodrošina teorētiskās apmācības online, kā arī klātienē vairāk kā 20 filiālēs un braukšanas instruktorus visā Latvijā. Piedāvājam profesionālu apmācību automoto vadītājiem, sākot no motorolleriem līdz pat autobusiem. Papildus tām nodrošinām arī periodisku apmācību 95. kods un pirmās palīdzības kursus. Apmācības piedāvājam arī attālināti. Online apmācības sniedz unikālu iespēju ietaupīt laiku un apgūt pirmās teorijas nodarbības video formātā, jebkurā sevērtā laikā un vietā. Mēs esam ļoti daudz visus šos gadus strādājuši pie tā, lai izveidotu maksimāli ērtāku un vienkāršu apmācību. Mums ir izveidot ļoti moderna mājaslapa, kurā var jebkurš ieiet, visu pārskatīt, caurskatām, aprēķināt jebkuras kategorijas izmaksas kalkulatorā, pieteikties, noslēgt līgumu, veikt apmaksu. Tad mums ir izveidota arī studentu e-sistēma, kas ir arī tāds kaut kas jauns, kur attiecīgi topošais autovadītājs, viņam tiek uztaisīts profils, kurā viņš var pilnībā visu sekot līdzi savam apmācību procesam. Pieteikt autoskolas pakalpojumus, pieteikt nodarbības. Viņam nav jāzvana instruktoram, viņš vienkārši iet savā profilā, apskata instruktoru, izvēlās un attiecīgi piesaka brīvo laiku un veic apmaksu. Un kaut kas pavisam jauns ir studentu vērtēšanas sistēma. Attiecīgi pēc braukšanas nodarbībām audzēknis var paskatīties savā profilā, tātad visu izbraukto maršrutu, pieļautās kļūdas, instruktora novērtējumu, apgūtās tēmas, tas, kas palīdz attiecīgi sagatavoties labāk katrai nākamai nodarbībai. Piemēram, ja mācās ar vecākiem vai draugiem, tad var paskatīties, kur tad ir tās kļūdas biežāk un aizbraukt tur patrenēties. Un, protams, ja maina instruktoru, tad attiecīgi nav jāsāk visu no jauna, jo instruktors redz pilnīgi visu apmācību vēsturi. Ja jūs vēlaties iegūt kādu no kategorijām, tad ticu, ka Autoskola Einsteins noteikti būs pareizā izvēle. Atliek tikai iet mājaslapā, izvēlēties savu pilsētu un aizpildīt pieteikumu. Autoskola Einsteins – prātīga autoskola prātīgiem cilvēkiem. Profesionālā vidusskola Viktorija darbojas kopš 2008. gada, piedāvājot augsta līmeņa vidējo profesionālo izglītību jauniešiem pēc 9. klases. Vidusskola Viktorija izglīto augsta līmeņa speciālistus darba tirgū pieprasītās profesijās, biznesa un mākslas jomā, labvēlīgā, modernā un starptautiskā vidē. Studijas mūsu skolā notiek visām programmām 4 gadi. 3 gadu garumā mēs apgūstam gan profesiju, gan vispār izglītojošos priekšmetus, kārtojam centralizētos eksāmenus. Un 4. kursā mums ir tikai profesionālie moduļi, un mēs gatavojamies nopietnam kvalifikācijas eksāmenam, kas apliecina jauniešiem viņu apgūto profesiju un tiesības iegūt diplomu. Pēc katra kursa jauniešiem ir lieliska iespēja parādīt savas teorētiski iegūtās zināšanas praksē, un tas nozīmē, ka jau pēc 1. kursa viņi ir gatavi iet darba tirgu un parādīt sevi. Skolas pedagogi izmanto mūsdienīgas un praktiskas mācību metodes, veidojot un stiprinot skolēnu daudzpusīgas un noturīgas prasmes. Viena no mūsu studiju programmām ir programmēšana, un ko mēs tur vispār darām. Mēs mācāmies, kā mēs varētu mūsu domāšanas veidu, mūsu idejas izstāstīt datoram tādā veidā, lai viņš mūsu saprastu. Dators ir ļoti ātrs, viņš ir ļoti loģisks, bet viņš ir diezgan stulbs. Dators māk tikai saskaitīt, atņemt un reizināt. Līdz ar to mums ir jāmāk izstāstīt datoram mūsu loģisko darbību gājienu, lai nonāktu pie problēmas risinājuma. Mēs mācāmies problēmu izanalizēt, sadalīt viņu pa kaut kādiem blociņiem, kurus mēs zinām, kā atrisināt, un bez tam katru individuāli atrisinot, nonākt pie problēmas risinājuma. Profesionālā izglītība ir ļoti lieliska iespēja, sākot tiešām jau no 15 gadiem, parādīt sevi kā profesionāli. Profesionālā vidusskola Viktorija, Rīgā, Meža ielā 3.
Jūrmalas Aspazijas pamatskola tika dibināta apvienojot divas skolas – Jūrmalas alternatīvo skolu un Lielupes pamatskolu. Šobrīd skola nodrošina izglītības iespējas bērniem no 3 gadiem līdz 9. klasē. Esam Jūrmalas Aspazijas pamatskola, kas darbojas vairāk kā 3 gadus. 1.–9. klašu skolēniem iespēja mācīties klātienes programmās, un ir izvēle 7.–9. klašu skolēniem apgūt pamatizglītības programmu tālmācībā visā Latvijā. Jūrmalas Aspazijas pamatskolā mācības ir bez maksas. Skola organizē daudz dažādus pasākumus, izglītības pasākumus, kas saistīti ar mācību metodēm, kuras skolētājs izmanto savās mācības stundās. Piedalāmies dažādos projektos un arī aktīvi iesaistām vecākus līdzdalībā savu bērna nākotnes profesijas izvēlē. Skola veido mācību vidi, kas sniedz atbalstu katra skolēna personības attīstībai. Mūsu skolā ir ļoti jaukas tradīcijas, kuras nav citās skolās. Kā viena no ikdienas tradīcijām ir tāda, ka bērni katru dienu tiešām var pavadīt laiku ārā. Katru reizi pēc pusdienām klasē ir kā minimums pusstunda līdz 40 minūtes, lai pavadītu laiku svaigā gaisā, aktīvi. Savos skolēnos meklējam potenciālu, lai skolēns pēc 9. klases absolvēšanas spētu izvēlēties kādu tālāku izglītības programmu. Aicinam skolēnus apmeklēt mūsu atvērto durvju dienas, piedalīties mūsu skolas organizētajos atvērtajos pasākumos, sekot līdzi visai aktuālai informācijai, ko ievietojam Facebook lapā un arī skolas mājaslapā Aspazijas psk.jūrmala.lv. Šī ir vieta, kur izaugt pašpietiekami brīvai un sociāli aktīvai personībai. Jūrmalas Aspazijas pamatskola – jaunas zināšanas katru dienu. PVS ir uzņēmums, kas nodrošina iespēju un pieejamību visiem iegādāties ūdens filtrēšanas sistēmu. Filtrēšanas sistēma padara mājaskrāna ūdeni tīru no tādiem mehāniskiem piemaisījumiem kā smiltīm, dubļiem un suspensijām. Tas neutralizē ūdenī atrodošās baktērijas un vīrusus, lai dzertu tīru ar minerāliem bagātinātu ūdeni mājās. Mēs esam firma, kas Latvijas tirgū piegādā, jau jāsaka, revolucionāru lietu. Tā ir reversa osmoze, kas ir mineralizēta, kur ūdens pH līmenis ir līdz 10,5. Reversa osmoze, kas nozīmē, ka ir iekārta, no kuras ir viens krāniņš, 2 varamās lietiņas, no kuras no vienas tek gandrīz destilēts ūdens, a no otras mineralizēts. Latvijā mēs montējam bez maksas. Tas jau iekļauts cenā, un pēcapkalpošana arī iekļauts cenā. Mums ir 3 dažāda veida ūdens attīrīšanas reversās osmozes modeļi, sākot ar 6 pakāpju reversās osmozes sistēmu, priekš ūdens attīrīšanas 7 un 8. Katrai atbilstoši nāk klāt papildus dažādu veidu funkcijas, kā mēs šo ūdens filtrēšanu varam nodrošināt atbilstoši klientu vajadzībām. Klienta pieteikuma gadījumā mēs konsultējam katru klientu atbilstoši viņu vajadzībām, kāda veida sistēma viņam būtu nepieciešama. Tāpat arī nodrošinam sistēmas piegādi un arī uzstādīšanu no mūsu specializēto montoru palīdzību, kuri arī nodrošinās tā, lai visa sistēma varētu kalpot gadiem ilgi. Tad katrai sistēmai 5 gadu garantija, un šī sistēmas garantija ir iespējams atjaunot pēc šiem gadiem ar mūsu apkopes palīdzību. Ja? Tātad mēs arī piedāvājam arī pašu filtru maiņu nodrošināt klientam, kas jādara principā 2 reizes gadā. Mums ir mazais filtru komplekts un lielais filtru komplekts. Mazais filtru komplekts ir paredzēts ik pēc 6 mēnešiem to nomainīt, lai varētu nodrošināt tādu pašu ūdens kvalitāti, kā mēs to garantējam. Un reiz 12 mēnešos ir nepieciešams mainīt lielo filtru komplektu, kas ir principā visas filtrēšanas pakāpes daļas, ja neskaita reversās osmozes membrānas daļu, kur ir jāmaina 3 līdz 5 gadu laikā, atkarībā no tāda, kāda ir neattīrītā ūdens sākotnējā kvalitāte. Montāžu mēs veicam visā Latvijas reģionā. Mūsu speciālists ar jums sazināsies jums vēlamā laikā un vietā, lai mēs varētu atbilstoši šo sistēmas uzstādīšanu varētu veikt no savas puses. Balstoties uz to, mēs varēsim 30 minūšu līdz stundas laikas ietvaros arī jums uzstādīt šo filtrēšanas sistēmu noteiktajā vietā. Tātad šo filtrēšanas sistēmu ir iespējams uzstādīt gan mājās, gan arī vasarnīcās, dzīvokļos, principā jebkāda veida vietā, kurā ir pieejama ūdens pievede kā tāda. Uzņēmums PVS dod iespēju uzlabot savu dzīves kvalitāti, iegūstot augstākās kvalitātes produktu par pieņemamu cenu.
PVS – kristāldzidrs ūdens ikvienam. JK Consulting Group tika dibināta 13. gadā un ir pierādījusi sevi kā uzticamu partneri ārpakalpojumu grāmatvedības jomā. Uzņēmuma mērķis ir ātrāk un precīzāk piemeklēt klienta prasībām atbilstošu risinājumu grāmatvedībā, jurisprudencē, uzņēmumu vadības, budžeta izstrādes un nodokļu optimizācijas jomās. Mēs sniedzam grāmatvedības pakalpojumus gan juridiskam, gan fiziskam personam. Sniedzam arī konsultācijas pakalpojumus nodokļu jomā un mēģinājam atrast un palīdzēt atrast mūsu klientiem vislabāko risinājumu. Uzņēmuma darbības politika ir vērsta uz to, lai veicinātu klienta izaugsmi, augot arī pašiem. Atbildība, precizitāte un godprātīgums ir mūsu sniegta pakalpojuma pamatprincipi. Mēs strādājam ar saviem klientiem kā ar partneriem. Mēs vēlamies kļūt par viņu biznesa nepieciešama daļu, jo uzticams partneris pēc mūsu viedokļa ir visvērtīgākais uzņēmuma aktīvs. 2015. gada nogalē mūsu kompānija kļuva par oficiālu biedru pasaules neatkarīgu grāmatvedības uzņēmumu, auditoru un advokātu alianse. Tā saucamais TIAC un TAC Law, kur tika apvienoti vislabākie profesionāļi savā jomā. Mūsu komanda paaugstināja savu kvalifikāciju un grāmatvedības pieredzi, saņemot starptautiskiem apliecinojuma dokumentu ICCA diploma starptautiskajos finanšu pārskatu standartos. Tā kā visiem darbiniekiem ir ilgadēja darba pieredze, augsta kvalifikācija un gūti zināmi panākumi reālajā sektorā, tas sniedz iespēju precīzi izprast klientu vajadzības, palīdzēt paaugstināt darba ražīgumu un mazināt riskus. Mūsu profesionāla pieredze ir ļoti plaša, un mēs varam sniegt palīdzību gandrīz jebkura biznesa jomā. Brandmart ir apģērbu veikalu zīmols, kas darbojas kopš 2022. gada. Šogad pavasarī notika zīmola maiņa, kur Brandmaks veikali pārtapa par Brandmart. Brandmart šobrīd darbojas 2 veikali Rīgā, Matīsa ielā 20 un Tirdzniecības centrā Augusts, Saharova ielā 30. Veikali piedāvā sieviešu, vīriešu un bērnu pazīstamo zīmolu apģērbus no ASV un Kanādas par īpaši pieejamām cenām. Veikals ir paredzēts jebkura vecuma sievietēm un vīriešiem, kam svarīgi ir mūsdienu modes tendences un augsta kvalitāte. Brandmart veikalos ir plašs sieviešu, vīriešu un bērnu apģērbu sortiments. Šeit varat atrast tādus zīmola preces kā Čempions, sporta tērpus, bikses, hūdijus, Calvin Klein apakšveļu un tēkraklus, Bodens sieviešu klasiskās kleitas, jakas, blūzes, kā arī krāsainu kolekciju bērniem. Liels piedāvājums ir vīriešu džinsu biksēm. Sortimenta klāstā ir arī apavi, cepures, jostas un mugursomas. Veikala pārdevējas konsultantes palīdzēs ar izvēli un piemeklēs nepieciešamo izmēru. Veikalā ir iespējams iegādāties arī dāvanu kartes. Iepazīties ar aktuāliem veikala piedāvājumiem un jaunumiem var arī sociālajos tīklos. Jūties pārliecināti kopā ar Brandmart.
RBB ir būvniecības uzņēmums, kas savā darbā izmanto ekoloģiskus materiālus. Ēku siltināšanai tiek izmantota ekovata, kā arī ēkas sienas ķīmiskās krāsas ir iespējams aizstāt ar ekoloģisku apdari, kas ir māls, kuru var izvēlēties dažādās sev vēlamās krāsās. Noskaidrosim, ko par šo māju būvniecības metodi saka RBB klients. Atrodamies manā jaunbūvē, topošajā ģimenes mājā, kas, es ceru, vēl laiciņš un būs gatavs. Māja, kura faktiski tapa paša rokām. Brālis palīdzēja, draugs palīdzēja, kaut kāds speciālisti tika pieaicināti, tur elektrība, santehnika, tādas lietas, ko pats, protams, nevar, bet pārējais viss, jā. Tehnoloģija ir ārkārtīgi vienkārši, ja viņi saprot, ka to pats var izdarīt. Jebkurš, kuram rokās turās āmurs vai zāģis, vienalga. Visi materiāli, kas ir pirmkārt patīkami, ja tas ir koks, tad tas ir koks, nevis koka imitācija. Ja tas ir sienas, tad tas ir, šajā gadījumā, tas ir māls. Vai sienas konstrukcija, tas ir šajā gadījumā arī tas ir samalts, saprasēts koks un kā saistviela ir tie sveķi, kas satur šo te koku. Un, jā, sienās ir ekovate. Ekovate ir starp kokšķiedras plāksnēm. Koka karkas, faktiski, tas ir diezgan tāds vienkārši. Jā, protams, māla apmetums. Tas priekš manis bija liels pārsteigums un īstenībā arī, ja kāds no cilvēkiem atnāk pie manis ciemos un saka, tas ir māla apmetums, visi gaidīja, ka ienāks kaut kādā brūnā, tādā, kā mālu iedomājieties, ka māls kaut kur ir sakaltis, visi bija iedomājušies, ka tā izskatīsies mana māja. Patiesībā, tā, ka mēs uzlikām pirmo kārtu koridorā, mums pat likās, ka varbūt tās atstāt, jo tīri smuki izskatās arī tas brūnais Latvijas māls. Bet mēs likām virsū šo te dekoru, šo krāsaino mālu, un kas ir interesanti, man liekas, ka no tiem visiem, no 18 toņiem, man liekas, ka tu vari vienkārši tā, neskatoties, ņemt un likt virsū, viņš izskatīsies labi. Man liekas, ka loģiskākais vispār no būvniecības, protams, daudz apstrīdēs mani, bet ka tas ir tieši šis te ekoloģisks variants, kad mēs tomēr domājam par to dabu un domājam arī par cilvēkiem, kas dzīvos tajā mājā. Tāpēc ļoti vienkārši tas ir iespējams uzbūvēt sev tiešām māju, kurā ir patīkami uzturēties un negribas no tās mājas iet prom, cilvēki ciemojās ilgi. Mūsu darbs, jūsu māja. PVS – ūdens filtrēšanas sistēma tavās mājās. Filtrēšanas sistēma neutralizē ūdenī atrodošās baktērijas un vīrusus, lai dzertu tīru ar minerāliem bagātinātu ūdeni mājās. PVS dod iespēju uzlabot savu dzīves kvalitāti, iegūstot augstākās kvalitātes produktu par pieņemamu cenu. PVS – kristāldzidrs ūdens ikvienam. Velcro grāmatas – didaktiskās spēles bērniem vecumā no 1 gada. Aktuāla ir Manspēc sistēma, kas ir paredzēta bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Pieprasītākās grāmatas šobrīd ir leļu grāmatas, Mans Velcro ķermenis, transportlīdzekļi un suņu patruļa. Velcro grāmatas – attīsties spēlējoties.